Labdien, mīļo skatītāji! Raidījums Māksla dzīvot ir par to, kā atrast līdzsvaru starp darbu, attiecībām, personīgo izaugsmi un tik ļoti mūsu aizņemto ikdienu. Arī šodien raidījumā būs 3 iedvesmojoši stāsti un cerams tieši tev noderīgi praktiski soļi, kā uzlabot savu ikdienu. Šodien raidījumā runāsim par smaidu, izglītības jautājumu un, kā vienmēr, par uzturu. Šodien raidījumā skatieties, tā ka nomainīt visus savus zobus, lai viņi būtu... Nekas labāks par savu zobu mūsu dobumu nav. Ja bērns nevar realizēt savu radošumu, viņš kļūst agresīvs vai destruktīvs. Tas pats notiek ar pieaugušiem. Man patīk tā tekstūra tam salām mutēm. Vai zobu veselība ir tikai skaists smaids, par kuru katru dienu priecāties, vai tomēr tā ir saistīta ar kopējo ķermeņa veselību? Lai to noskaidrotu, šodien uz sarunu esmu aicinājusi Zobārstniecības klīnikas dentāriuma ārsti stomatoloģi Aleksandru Svažu. Sveika, Aleksandra! Labdien! Man ir prieks, ka tu esi atradusi laiku nākt ar mums runāt par tik svarīgo lietu mūsu ne tikai izskatā, bet arī kopējā veselībā. Vai ne? Jo vai tad tie mūsu zobi mums svarīgi būtu kopt tos tikai, lai mēs varam skaisti balti smaidīt, vai tas tomēr ir arī saistīts ar kopējo mūsu veselību? Protams, ka zobu stāvoklis ir ļoti ārkārtīgi svarīgs arī mūsu kopējai vispārējai veselības stāvokli. Ja? Bieži pacienti domā, nav viena zoba, būs grūti paēst, vai tas ir smaidu ietekmē vai estētiku. Tas ir ne tikai par mūsu izskatu un estētiku, kad pacients izskatās, bet tas ir arī par to, kāda mums ir stāja, ja, kad mums trūkst zobi, mums, protams, mainās, varbūt pacienti par to neaizdomājas, kā uzvedas mums kūņģu zārnu trakts, jo bieži vien tagad pie gastroenterologiem lielas rindas, ja, bet dažreiz varbūt tas ir arī saistīts ar kopēju stāvokli, kur mēs varam pēc zobiem jau pateikt, ka kaut kas jau notiek ne tā, kā vajadzētu. Kas ir tie biežākie zobu bojāšanās iemesli? Te var runāt ilgi un dikti, jo visam pamatam ir, protams, zobu dobuma higiēna, mūtus dobuma higiēna. Ja? Tā ir tīrīšana un tā ir tāda apzināta tīrīšana. Bieži vien mēs paņemam zobu birsti, aizējam pie televizora, kaut ko tīram. Ko mēs tur tīram? Mēs tīram priekšēju zobus, sānu zobus mēs netīram, ja? Bet mums vajag pievērt muti, lai līdz sānu zobiem aizsniegt ar zobu birstīti un ļoti labi iztīrīt vaigu pusīti. Ja? Tad mums vajadzētu apstāties uz 2-3 minūtēm ar sevi, ar zobu birstu un iztīrīt zobus kvalitatīvi. Pēc tam paņem zobu diegu, iztīrīt ar zobu diegu, jo zobu diega tīra kontaktu, tieši tur kontaktē zobs viens ar otru. Tad paņemt interdentālas birstītes, kas iztīra tristūrīti, jā, starp zobiem, tas tur, kuras atrodas mūsu papīla. Jā. Un, sākumā varbūt pacientam liekas, ka tas ir ilgi, bet tas nav tik ilgi, tas ir kopā var aizņemt 3-4 minūtes, jā, bet kopā no 24 stundām, es domāju, to varētu veltīt. Par skalošanas līdzekļiem tas noteikti neaizvieto, kā pētījumi rāda, ja mēs skalojam mazāk par 40 sekundes, nav nekādas vispār tur jēgas no tā, jā, un ja kaut kādi tādi aktīvāki līdzekļi, piemēram, ar chlorheksidīnu saturošanu, tad vajadzētu kursveidīgi, nevis visu laiku, jā. Kāds ir stāvoklis cilvēkiem Latvijā? Vai mēs tīram zobus? Mēs, protams, redzam pacients, kurš Zobārstniecības klīnikā atnāk tie, kas mēģina tīrīt, jā, un saka, ka tīra, bet, protams, katram pacientam varam pateikt, mēs redzam tīra vai netīra. Jā, mēs redzam īkstu aplikumu, mēs redzam to aplikumu, kas paliek ilgāk, viņš paliek cietāk, jā. Un, kad saka, es tīru, jā. Tā kā mamma iztīrīja zobus, jā. Bet šeit arī ir labs risinājums bērniem un pieaugušiem. Mums ir tāds aplikuma radītājs, jā, ir tablešu veida, ir šķidra veida, ja, piemēram, iztīrējam zobus, izskalojam mutē, un viss, kur palika aplikums, mums nokrastas vai lila, vai gaiša rozā krāsa. Paņemam zobu birstu un iztīram, tad tas aplikums noies nostāt. Pilnīgi, jā. Un tāpēc, protams, visa pamatnē ir tā higiēna, jā, un es par bērniem it sevišķi, kā tikko pirmais zobs izšķilās, protams, mēs neejam ar lielu zobu birstu un netīram, bet sākumā mēs tam zīdainim paņemam mārlīti, iztīram vai samitrinam, jā, ir speciāli uz pirkstiem, jā, bet noteikti to daram, lai būtu disciplīna gan vecākiem, gan bērniem, jā. Pēc tam, protams, tāds svarīgais posms
5,5–7 gadi, kad sākās maiņu sakodiens, jā, nu tad mums sestie zobi sāk šķilties, viennozīmīgi ejam tur tālāk un tiram, un nevis bērns pats. Ne, viņš nevar viens pats. Jūs paņemat, pārbaudat katru vakaru, jā, nu labi, no rīta varbūt nevajag kaut gan, nu, protams, vajadzētu 2 reizes, jā, nu kaut 1 reizi. Jo tas ir svarīgi, un pēc tam bērns varbūt 11 gados lielāka varbūtība, ka viņš pieradis pie tā, ka jātīra. Jā. Kas notiek ar bērniem šobrīd? Kādēļ tik ļoti liela pat arī tā ažiotāža, vai iespējams, nu es to redzu, bet kad notiek pilnās anestēzijas un bērniem tiek laboti pat tik agrā vecumā, 4 gados, tiek laboti zobi, kas notiek un kāpēc tā ir? Nu jā, nu tas ir tāds jautājums, jā, vai mēs atļaujam bērniem, nu mums arī bieži saka, ka viņš tīra pats, jā, nu 4–5 gadi. Es nezinu, nu tie, kam ir bērni, var saprast, kā var 4 gados iztīrīt zubus. Ļoti pavieši labākā gadījumā, nu kaut ko tur mēle patīra, jā. Tāpēc, nu, protams, es vēlreiz saku, ka tas ir vecāku atbildība, jā, un jātur dažreiz bērni, jā, nu, dažreiz stingrāk, dažreiz viņš bļauj, bet mēs iztīram tos zobus. Un pašā pamatā tā ir higiēna. Otrais, tas ir mūsu uzturs, jā, tāpēc, ka, nu, ja mēs runājam tā pavisam sen, jā, mums bija dabiska tāda attīrīšana. Mums bija cietāka gaļa, cietāki produkti. Tagad, kas ir mums? Mums ir viss miks, čipši, smalkmaizītes, maize, viss. Tas ir viens kā cukurs, tas rodas kā ogļhidrāti, bet tas vēl mīksta pārtika, kas ļoti labi pielīp pie zobiem. Jā. Biezenīši, kas arī bērniem, zīdēniem ļoti ilgi vēl dod 6 gadu vecumu, nu priekš kam tev ir zobi, visi zobi parādījās, mēs ejam uz cieto pārtiku. Jā. Plus tas ir vēl, ka mums nav ēdienreizes, jā, normāls brokastis, pusdienas un vakariņas, mēs visu laiku kaut ko knakstējamies. Jā. Un tā skāba vīde, nu, viņi visu laiku ir mutē. Jā. Vai jūs pēc mutes dobuma veselības varat arī kaut kādā veidā jau identificēt cilvēkam kaut kādu cita veidu? Jums tas nav jūsu uzdevums, bet jūs kā speciālisti redzat, ka jā, vai tur ir cukurdiabēts, pieņemsim, vai kaut kas, uz ko ar cukurdiabētu tur aplīkums savādāks, jā, ar kuņģezārnu traktu tad ir skābums, var redzēt, jā, bet nu, mēs nevaram tā, ka redzam, bet mēs varam ieteikt pacientam, ka jūs varat pārbaudīties uz šo vai to iedot padomu, sevišķi arī vēl kaut kādas sūdzības. Runājot par zobu estētiku, cilvēki izvēlās varbūt arī ārzemēs veikt šīs procedūras, likt zobu implantus un kronīšus. Ko tu ieteiktu cilvēkam, ko izvērtēt tajā brīdī, kad viņš pieņem lēmumu, ok, es gribu savu smaidu uzlabot, vai es to darīšu šeit Latvijā, vai tomēr izvēlēšos braukt kaut kur ārpus Latvijas? Jā, tas principā mums ir diezgan labi zināms, ja pacienti izvēlās dažreiz citās valstīs ārstēties, tajā skaitā Turcijā. Tas varbūt arī nav tik slikti, jā, jo tur arī ir ļoti labi speciālisti. Mūsu klinika ir labi speciālisti, tur arī var atrast labu speciālistu. Jā. Bet nu, cik pacients uzticās, jā, cik viņam ērti būtu braukāt, ja kaut kādi jautājumi, ja kaut kas notiek. Jā. Nu, tas ir attālums, protams, finansiāli tas varētu būt izdevīgi, jā, bet tādā pašā laikā jāizvērtē, kurā klīnika pacients paliek, tāpēc, ka tur ir labi speciālisti, ir nu, tādi nepārāk kādus materiālus, jā, kādus implantus izmanto, jo dažreiz tur ielikt kaut ko tādu, diezgan nu, tādu lētu varbūt, jā, ne tik kvalitatīvu, un mēs šeit, nu, ja šeit kaut kas notiek, mēs nevaram palīdzēt. Jā, mums nav nekā kaut ko aizvietot, jā, vai kaut ko pajautāt, jo nav pārstāvniecības pat kaut kādiem ķīniešu detaļām vai kā. Tāpēc, ja viss ir labi, ja viss ir gludi, ir brīnišķīgi un fantastiski. Jā, bet, nu, ja kaut kas... Un ja kas tad tu pārmaksā varbūt vēl pat? Jā, protams, ja tādā gadījumā, ja viņš nelido atpakaļ, nu, un šeit, tad te parasti ārsti nu, saka domāt, skatīties, jā, ko var, ko nevar. Nav mūsu pacients, uzreiz tā arī nu, negrib, jā, tāpēc, ka vajag atkal visu no jauna skatīties, ko tur ārsts bija domājis, vai nu kaut kādu izrakstu no turienes. Jā. Jā. Un kā ir jūsu klīnikā, vai arī ir ārzemju pacienti, kas tomēr izvēlas lidot diezgan tālu pie jums, lai veiktu šīs procedūras? Nu, mēs strādājam ar ļoti kvalitatīviem implantiem, jā, un, protams, pie mums bieži
brauc no Amerikas, jā, no Lielbritānijas, no Skandināvijas, jā, arī finansiāli apsvarumu dēļ. Jā. Ir, protams, no Eiropas, no Kipras, vai no Austrijas, no Vācijas brauc, tāpēc, kā vienkārši uzticās mums vairāk, jā, mūsu tā kā skola, jā, tā teikt. Bet, jā, nu, mums arī ļoti labi speciālisti klīnika strādā, kas varētu izdarīt visus pakalpojumus. Kā ir ar zobu balināšanu? Vai, ja cilvēks izvēlās balināt zobus, tad viņš bojā savu zobu emāliju, vai tas ir tāds process, kas paliek ilgāku laiku, vai cik tas ir? Ko ņemt vērā tajā brīdī, kad gribās baltāku smaidu? Balināšana pati pa sevi nekaitē, jā, zobiem, ne emālijai. Jā. Mēs vienkārši izbalinām emāliju, jā, un jā, nav kontraindikācijas. Protams, jāskatās higienistam un ārstam, jā, es jau teicu, vai ir smaganu atkāpums, vai ir kaut kāda defekts pie kakliņu rajona, jā, vai nav kāriesa. Tad pacients var balināt un pārasti ar lāzeru paliek diezgan ilgi, tas ir individuāli, no pusgada un vairāk, bet mēs arī sakam pacientiem, ja gribās bišķiņ ilgāk, tad var uztaisīt individuālu kāpi un pēc tam jau mājas ar mazu procentu vienkārši uzturēt. Bet nu arī vienreiz pusgada, vienreiz gada uzlikt to kapīti un vienkārši vai noturēt to krāsu. Kāpēc vienam cilvēkam dabīgi ir baltāki zobi, citam cilvēkam nē, pat jau no tādas varbūt agra vecuma? Kas nosaka to zobu baltumu? Mēs jau te, protams, nerunāsim par kaut kādām medikamentozām iedarbību, kas bija grūtniecības laika, jā, jo tur, piemēram, antibiotika, kā agrāk tur tetraciklīna un, piemēram, fluorozi, jā, ir, jā. Bet, tas ir jau tā, ka ja bērniņš ir mammai vēderā, tad jau var tikt ietekmēta viņa zobu krāsa kā pieaugušam cilvēkam. Jā, mēs tad tik dziļi neiedziļināsimies, varbūt vai nu fluorozi, tas ir fluoro līmenis, jā, pie mums tas nav iespējams sasniegt, mums tikai Dobeles rajona ir fluoro līmenis, bija, es nezinu, jā, bija. Pietiekošā daudzuma, tā mums principā fluoro ūdens nepietiek, jā, bet piemēram, ja runājot Ukraina, viņam tur reģioni, kur ir ļoti daudz fluoru ūdeni, un tur pacienti atbrauc, uzreiz zina, no kuras, tu vari pateikt, kā jūs varbūt no turienes, jā, jo viņam ļoti izteikti, jā. Bet tas arī tur padzīļi varētu runāt, bet tā tas ir emālijas biezums, jā, cik mēs redzam dentīnu, kas ir zem emālijas, jā, un ir plānāka emālija, biezāka emālija, jā, kāda zobu struktūra, jā, vairāk plakana, vairāk apaļa, jā, lai nosegtu to caurspīdīgumu. Raidījumu turpinājumā skatieties. Tā, ka nomainīt visus savus zobus, lai viņi būtu... Nekas labāks par savu zobu mūsu dobumu nav. Ja bērns nevar realizēt savu radošumu, viņš kļūst agresīvs vai destruktīvs. Tas pats notiek ar pieaugušiem. Man patīk tā tekstūra tām salām mutēm. Par zobu implantiem, kā tie nodrošina veselību ilgtermiņā un kādas ir tās tehnoloģijas, kuras izmanto zobu implantus? Nē, nu, protams, tagad klīnikas izmanto implantus visādi. Ir sistēmas, saucās implantu sistēmas, jā, ir no Japānas, no Korejas, no Vācijas. Jā, mūsu klīnika, mēs izmantojam Vācu un Šveices, jā, pārsvarā, jo mēs vienkārši uzticamies, jā, tas varbūt nav pats lētākais variants, bet te ir viena no visilgākajiem implantiem, kas ir tirgū, jā. Un, protams, nedrīkst aizmirst, ka tas ir protezēšanas tikai rīks, jā, ka tas nevar aizvietot, tas ļoti labi aizvieto savu zobu, bet nekāda gadījuma nevar salīdzināt savu veselu zobu un implantu, jā. Ja nav zoba, ļoti labi mēs varam aizvietot, bet kad cilvēki runā, mēs tūlīt izņemsim, visu to saliksim, jā, nu, tā īsti neiesaku darīt. Tā, ka nomainīt visus savus zobus, lai nekas labāks par savu zobu mūsu dobumu nav. Kāpēc? Tur arī jautājums par mikrofloru, tur jautājums par sēklo sastāvu, tur jautājums par to, cik pieguļas saites pie paša implanta, jo ir ne tikai zobs stāv kaula, jā, tur apkārt ir saitīts, tur apkārt ir asinsvāde, jā, protams, implanta ļoti labi integrējas, bet tas nekad nebūs tik labi kā ar zobu, jā. Un tas spēks, ar ko mēs sajūtam savu
stāvu zobu un implantu zobu arī atšķirīgi, ar cik newtoniem, tā kā mēs sapratam, jo proprioreceptori arī savādāk strādā. Es tev gribēju pajautāt, reizēm iespējams arī cilvēki nenovērtē to košļāšanas un zobu izmantošanas nozīmi, ēdot kādu funkcionālo pārtiku, vesels cilvēks izvēlas. Man nav laika ēst, bet kaut ko vajag, kur dzeršu šo, būs labāks mans svars, un izvēlās uz tādiem kokteļiem bāzēt. Nu, es tā kā baigi neatbalstu, tāpēc, ka košļāšanas muskuļi ir jāstrādā. Ir sevišķi arī atgriežos pie bērniem, pie pusaudzes, bet vairāk bērni, kas pāriet 11 gados. Tas ir ļoti svarīgi. Un mums ir miofunkcionāla arī klinika, kas ar bērniem nodarbojas tieši dēļ tā, ka, piemēram, tas ir tā kā neapgrieziniski notiek, sākas iesnas, mēs elpojam ar mute vaļā, mēle ārā, bet principā mums mēle jābūt pie augslējiem, pieguļ pie augslējiem, mēs sākam elpot caur degunu, gaisa iet caur degunu, tad piespiež gan mēle, gan gaisa šo augslēju, un augslēju dod iespēju augt bez patologijām. Augslējs mums auga augšējais līdz individuāli 9-12 gadi. Un, ja tas nenotiek, tad augžoks neaug, tad veidojas saspiestība zobos, tāpēc, ka fiziski mums ir pamaz vietas, lai zobi iztaisnotos. Jā, tas ļoti svarīgs arī moments arī elpceļiem. Elpceļiem, degunā, mēs arī kā ar Miega klīniku centru nodarbojamies. Deguns tas ir viens, otrs ir augšā elpceļa šeit, un, protams, ja, piemēram, arī tāda viegla krākšana dažreiz parādās bez zobu mutē, tāpēc, ka apakšžoks vienkārši distilizējas, viņš atpakaļ krītāt vēl vairāk. Jā, daudz svarīgāk, īstenībā, kā mums vispār varbūt ikdienā varētu likties, tur zobi iztīrīja, neiztīrīja, bet tas kopā var sakrāties līdz pat tādām veselības problēmām, kuras pēc tam risināt, liekas, no kura gala tad lai sāk. Cik tad ilgs laiks, nauda, un tās 3-4 minūtītes dienā, un, protams, viss pārējais, par ko tu runāji. Tas ir galvenais. Galvenais iemācīt bērnam, galvenais pašam pieaugušam, dažreiz atnāk ģimenes, es saku, dariet to kopā, dariet kā spēles formātā. Es saku, piemēram, ar aplikuma radītāju, ar tablešu veidā vai šķidrumu veidā, un visi kopā, vai piespied kārtā, sev un bērnam, bet tas ir vissvarīgākais. Un nevajag aizmirst, ka labi implanti, tas ļoti labi, kroni ļoti labi, bet tas ir protezēšanas rīks. Savs zobs ir vislabāk, kas varētu būt mutes dobumā. Un, protams, kroni mēs taisam ļoti daudz. Mūsu klinika tieši orientējas uz protezēšanu tādu, kad ir liels zobu defekts, piemēram, nolūza zobs vai cietu audu defekts, tāds, ka jau nevar atjaunot ar plombi. Mēs vienā vizīte varam uztaisīt kroni, jo ir speciāla tehnoloģija, tāds cērek, cērek iekārts, pacients atnāk, mēs skanējam, tad dators apstrādā to informāciju, mēs kaut ko pielāgojam, mašīnas izfrezē kronīti, pielaikojam, paskatāmies, un tad cementējam. Principā pacientus aizņem 2-3 stundas, un tas ir ļoti labs paņēmiens, kā aizvietot, ja kaut kas noticis, tur endodontiskā ārstēšana bija, bet pamats ir paša pacienta rokās, tā teikt. Zobārstam tiešām ir ļoti liels spēks aizējot reizēm. Tiešām to reizi gadā vismaz aiziet pie higiēnista vai uz šo apskati, vai ne? Dažreiz es arī tā saku, vienreiz pusgadu, es saku, kāpēc? Es saku, tagad higiēna ļoti labi, bet ja tu nāksi vienreiz gadu, tu atkal sāksi hauturēt. Tā ir tava motivācija. Aleksandra, ja tev būtu jāatbild, tev kā Aleksandrai neobligāti kā zobārstei, kas ir māksla dzīvot? Man vispār ļoti patīk dzīvot, un es saku, es dzīvoju un es baudu, strādāju vienkārši, lai, bišķi labāk varbūt dzīvot, bet, galvenais pavadīt to laiku ar savu ģimeni, un kaut kā kopā attīstīties. Agrāk es runāju, ko vajag to sev uztaisīt, pašnodarbināt, pašattīstību. Nē, tagad man ir tā kā māksla visiem kopā attīstīties un baudīt to laiku, jo mēs nezinām, cik mēs šeit būsim. Aleksandra, un tev arī pateicībā tiešām par to, ka tu mūs izglīto, mums stāstīji no vadošā internetu piegādes veikala pārtikas un sadzīves produktu piegādes veikala Barbora veselīgo produktu maisiņš.
Un nateo D, dabīgs D vitamīns imunitātei, kas uz pavasara droši vien nekad nav ļauna mazliet papildināt. Jā, paldies vēl. Paldies tev. Paldies tev, mīļo skatītāji, ka biji šajā sarunā kopā ar mums. Ļoti ceru, ka atgādinājām un paņēma arī sev praktiskus padomus, kā rūpēties par sev tik svarīgo instrumentu taviem zobiem. Katrs trešais latvietis atzīst, ka ir izdedzis. Kur slēpjas šī statistika un kāpēc tas notiek? Iespējams, ir zemapziņa, kas to ietekmē, iespējams, ir citi faktori. Tieši tādēļ šodien uz sarunu esmu aicinājis Zārgusu, jeb Viestura Dūli, kas ir motivators, emocionālā intelekta treneris, programmas mācību spēju vadītājs un kopumā ļoti iedvesmojošs cilvēks, kuram rūp bērnu turpmākā izglītība, kā arī katra paša cilvēka personīgā izaugsme. Sveiks, Zārgus, un paldies, ka tu šodien esi šeit. Paldies arī, ka tu esi šeit. Prieks tev atkal satikt. Mēs runājam, minēju statistiku par izsīkšanu un izdegšanu. No kurienes rodas izsīkšana? Kas ir izsīcis cilvēks un kā mēs līdz tam nonākam? Man liekas, gluži tāpat kā ar sarunāšanos. Ja mēs nemākam runāties, tad mēs paļaujamies uz veiksmi un laimi. Un ar izdegšanu ir palīdzis pats. Tā ir prasme neizdegt. Un es savulaik izdegu 2 reizes gadā. Un man tās izdegšanas bija tā, ka es aizvelku, un tad vienā brīdī tas vads lūst, un tad es mēnesi nevaru attiekties. Un tiešām, kad pēdējo reizi es mēnesi nevaru attiekties, es sapratu, ka tā pietiek, jo es ļoti daru ar deksmi to, ko es daru, un tad tie, kas dara ar deksmi, tie mēdz sadegt, tāds skaists latviešu kalambūrs, vai ne? Un te es sapratu, kaut kas ar to ir jādara, un principā tā ir prasme just savu ķermeni, saprast, kā ķermenim palīdzēt, un kā, ja mums ir mazs laiks, piemēram, mamām, tētiem, ir maz laika, kā īsākā laikā spēt atjaunot ķermeni. Kā tu nonāci līdz tam, ka tu nespēji saredzēt un tiešām attopies, es tā kā izdegu? Kāpēc mēs tā darām? Mēs tā darām tāpēc, ka es aiziešu uz izglītības sistēmu šeit. Tad mēs dzīvojam sabiedrībā, kas ir sekas izglītības sistēmas ieradumiem. Tad izglītības sistēmā ir ieradumi, tas, kā mēs varam mācīties kaut ko rezultātiem, bet bez jēgas. Tad izveidojās cilvēku paudze, kura vienkārši dara kaut ko bez jēgas, vienkārši tāpēc, ka vajag ķeksi, tāpēc, ka kāds to ir cits teicis, un tā tālāk mēs to atpazīstam, vai ne? Mēs iznākam no skolām ārā, kas ir vēl saistībā ar to izdegšanu, mēs iznākam ārā no skolas, kā es ļoti varbūt tā sarežģīti un tieši pateikšu, kā salauzti cilvēki, kur vairs nemīl kustēties. Ja iedomājies 6-gadīgu bērnu, ka viņš aiziet uz skolu, viņš ies palēkdamies, kustēsies tā kā tāda dzīva ūdenzāle. Un ar katru gadu tā tendence palikt nekustīgākiem pieaug. Tagad vēl nāk telefonu klāt un tā tālāk, mēs kļūstam arvien nekustīgāk. Un es nesaku, ka izglītības sistēmā cilvēki to speciāli dara, vienkārši tas tā ir uzbūvējies, un izglītības sistēmā par laimi ir kolosāli cilvēki, kas to mēģina labot. Bet tās sekas ir diezgan trakas, un mēs redzam visapkārt dzīvē tiešām, ka mēs esam izglītības sistēmas sekas. Kāpēc vispār ir svarīgi apzināties to savu dzīves jēgu, aicinājumu, jo jēga varbūt katram jau tāds savu, bet tas tavs aicinājums, un vai mums katram ir tas aicinājums? Jā, mums katram ir tas aicinājums, tāpēc, ka mūsu ģenētikā ir kaut kādi dotumi. Gluži tāpat kā, piemēram, es pateikšu analoģiju ar sportu. Tātad sportā ir cilvēki, kuriem dotumi uz sprintu. Vienkārši muskuļu šķiedras tā paredz. Ir cilvēki, kuriem dotumi uz lekšanu, uz volejbolu, basketbolu, tur ir kaut kādas ģenētiskās īpatnības. Un tas pats ir par interesēm. Vienam cilvēkam būs psiholoģija, kur producentas kundze stāstīja par savu meitu, kurai interesē ģeogrāfija un karogi. Tevi interesē arī izprat par pārtiku, par fizisko kustību. Jā, katram ir ģenētiskās dotības kaut kādas. Un tajā brīdī, kad mēs netrāpam tajā savā ģenētiskajā dotumā, mēs principā esam tā kā delfīni, kas mēģina kāpt kokos. Viņš ir piedzimis kaut kādā vietā un tusējās ar pērtiķiem, un tas ir kolosāli. Pērtiķi ir laimīgi tusējās pa kokiem, bet arī delfīns kaut kādā brīdī saprot, man laikam ir jādzīvoja šeit un jādomā, kā labāk kāpt kokā. Mēs netrāpam savā vidē, mēs netrāpam savā vietā, un tas ir destruktīvi visam. Veselībai, attiecībām, tam, ko es dzīvē varu realizēt, manam optimismam. Un Latvijā ir 86% cilvēku, kuri darbā nejūtās motivēti. Tas ir galap, man liekas, ka aptauja un tie cipari apmēram turās. Un atkal tās ir izglītības sistēmas sekas. Mēs iznākam no skolas ārā, un mēs nezinām, kur iet, kā iet, pēc kādiem parametriem kaut ko meklēt un pētīt. Tad tā ir viena no principā pamata atslēgām. Ja es neesmu īstajā vietā, es nedaru to, kas man vajadzīgs, mana veselība iet uz leju, man attiecības sarežģījās un tā tālāk. Kā atslēgt to savu to aicinājumu un saprast, kas tas ir? Apzinātība ir tēma, kas ir kā prasme, ka es mēģinu saprast, kas ar mani notiek. Tad, piemēram, ja bērnam prasa 18 gados, tad, ko tu gribētu studēt, un tu neesi pētījis to savu reakciju uz šo aktivitāti, tad tu principā nezini, vai tev patīk tas labāk, vai patīk šitas labāk.
Mēs par ēdienu zinām, man patīk šis labāk nekā tas labāk, mēs viņu sajūtam. Bet mums ir tas pats jāsaprot arī par visām aktivitātēm, ko es dzīvē daru. Piemēram, man bija tendences skolas laikā uz psiholoģiju. Es 14 gados tā vietā, lai pieklājīgi, kā īsts normāls fiziski aktīvs čalis sākt uzmanīt tos meitenēm, es tā vietā sāku runāties ar meitenēm par to, kā viņām ģimenēm iet un vai tur ar tēviem viss ir kārtībā. Un tu kā padomā pēc tam retrospektīvā, tā bija mana lieta, kas man interesē. Man interesē, kas ar cilvēkiem notiek, kas ar viņu attīstību notiek, bet es aizgāju kaut kur tāpēc, ka atkal es sevi neapzinājos, es to nefiksēju. Un ja es to nefiksēju, tad sanāk 15 man dzīves gadi pagāja citā virzienā. Jā. Ne labi, ne slikti. Es biju gan varbūt attapīgs, lai televīzijā kaut ko izdarītu, kas arī bija kolosāli svarīgs laiks, bet iedomājies, ja nāk katru gadu ar 15 līdz 20 tūkstoši bērnu, un viņi nesaprot, uz kur pus iet, tas ir diezgan traki. Iespējams, arī cilvēkam ir bail sākt mēģināt sevi izprast. Vienam viņas ir lielākas, otram viņas iespējams tādas, neko iešu, darīšu, nesanāks, nokritīšu, pacelšu, piecelšos, kāds man ejot garām uzpļaus, noslaucīšu un iešu tālāk. Kādam citam ir tikai nekāds paskatījās, nekāds kaut ko pateica, es sēžu te daru, man riebjas, bet es daru, lai tik kāds kaut ko nepasaka, vai kādi ir tie baiļu līmeņi. Dienās mēs varētu došiem 100 līmeņus sazīmēt, un cēloņu alaži būs ģimene un skola. Skola, tāpēc, kas ir interesanti, arī šī brīža vecāki ir bijuši šalaik skolā. Un tas ir viens tāds paradoks, man liekas, ka sabiedrībā, tad, ja kaut kas ir tāds, ko visi dara, tad tas ir akceptējums. Visi to dara. Kaut kādā brīdī nebija matemātika akceptējama. Kaut kādā brīdī 19. gadsimtā, ja tu pateici, ka es savu bērnu gribu, lai viņš iemācās matemātiku, tad droši vien kaimiņi teica, kas tas muļķībām, priekš kā matemātika ir. Un tad bija tas, ka bija pretestība un bet sāk mācīties matemātiku. Un te ir tas pats par to, ka mums pēc būtības vienkārši tas jāpadara par tādu normu. Jo, ja mēs esam tāda sekulāra, zinātniski orientēta valsts, kura orientējās arī uz tādu dziļāku izpratni kā filozofijām un kādām garīgām praksēm, piemēram, vienkārši tādām filozofijām, tad zinātne saka kopš 1980. gadiem, kad parādījās smadzeņu pētījumi ar visiem tiem smadzeņu mērījumiem, tad apzinātība ir svarīga, empātijas attīstība ir svarīga, komunikācijas attīstība ir svarīga, stresa vadības prasme ir svarīga, ir ārkārtīgi daudz lietas, kas parādījās kā vajadzīgas. Un, ja tā padomā, tad, ja mēs to joprojām neesam pēc 40 gadiem ieviesuši, tas nozīmē, ka līdz šiem 40 gadi tie, kas ir bijuši politikas veidotāji izglītībā, viņi kaut ko, man liekas, ka no tajā lielā bildē noķēruši. Es negribu kritizēt, tāpēc, ka es nezinu detaļas, es zinu vienu otru Latvijas izglītības ministru, es zinu kaut kāds vadītājus, bet man liekas, ka, ja tas nav uz šīm cilvēcīgajām prasmēm vērsts, kas var palīdzēt bērniem, un mēs to darām 40 gadus, kaut kas tur īsti neklapē. Man liekas, tā lielā bilde ir jāsaprot. Kā tev liekas, vai tas var mainīties un vai tam ir jāmainās? Pētījumi ir viennozīmīgi par to, ka jābūt ar emocionālam intelektam. Jābūt ar komunikācijas prasmēm, apzinātības prasmēm skolā, empātijai, kas vēl tagad drastiski krīt dēļ sociālajiem tīkliem. Man liekas, loģiski, pēc 5 gadiem tas būs Latvijas izglītības sistēmā. Ir pagājuši 16 gadi. Tad vecāki šo sadzird dzibenīgi. Vecākiem vienkārši tur nav nekādu bloku, nekādu pretestību, tāpēc, ka viņiem gribās saprast, tiešām šis ir vajadzīgs, lai smadzenes attīstītos. Un tu saki, tas, tāda zinātne vecākiem ir skaidrs. Es pateikšu 2 elementus, kuriem abiem jābūt kopā. Izglītības pārvaldes vadītāji, kas ir kolosāli, kas saprot drēbi, kas saprot zinātni, ka tu stāsti kaut kādus tos principus, viņi saprot, lai arī varbūt nav medicīniskā izglītība, bet es cenšos uz lielajiem pirkstiem stāstīt, un man arī nav medicīniskā izglītība, bet mans uzdevums ir vienkārši stāstīt. Tātad, kad es runāju ar šiem izglītības līderiem, un viņi ir atslēga, ja viņi saprot drēbi par to, ka tas ir svarīgi, tad tur nav vispār jautājumu. Jā. Man bija ar Abu Meriju saruna par šo pašu mūsu mācībspējas programmu, ka viņu vajag skolās, ka tur vajag neutralizēt bērniem stresus, lai smadzenes aktivizējās. Viņš kā ārsts, es slēdzu iekšā visus tēmas par endokrinoloģiju, par smadzenēm, tā tālāk. 10 minūtē viņš pateica, domu sapratu, klausies tā, kā mēs to risinām. Ārsts uzreiz saprata. Tad ir atvainojies, ka tik gari, tad klārēja šo visu. Izglītības līderi, viņiem saprot drēbi, kolosāli. Bet te ir otrā daļa. Mums ir ģeniāli, talantīgi izglītības līderi, kas ir kā bebri. Tātad viņi nosaltinās skolu, viņi nokrāsos visu, tur būs jauni krēsli. Ceros, man bija saruna ar vienu ļoti entuziastisku, dedzīgu Latvijas lielas izglītības iestādes vadītāju, kura īsti nesprat drēbi, par ko es stāstu, bet viņa kolosāli stāstīja par to, kā viņa nomanīs krēslus aktu zālē. Un tā ir svarīga prasme. Bet šī gadījumā jautājums par tām abām prasmēm, ja? Ka tur noķer to saturu un tu saproti arī to, kā organizēt. Un tie cilvēki, kuros ir abas šīs dotības, tur brīnumi notiek. Tāpēc es vienkārši tagad varu pateikt, Liepājā ir fantastiski, kas notiek Mārupē, fantastiski, kas notiek vēl dažās pašvaldībās, kur tiešām tas ir kopā šie līderi un vadītāji gan skolās, gan pašvaldībā brīnumi notiek. Jā.
Un sarunas turpinājumā ar zoārbusu jeb viesturu dūli klausies jau pēc nedēļas. Mēs daudz runājam par veselīgu dzīvesveidu, veselību, ikdienas paradumiem, tomēr dienas beigās mums interesē, kas ir uz šķīvja, ko ēd sabiedrībā zināmi cilvēki. Tāpēc uz pusdienām Hercogs Mārupe restorānā esmu aicinājusi mūziķi, šoumenu, aktieri, Ričijs Rūt tēti, Lauri Reiniku. Lauri, čau! Sveika, mīļā, prieks tevi redzēt. Man tev arī liels prieks redzēt. Tik smuki mani pieteici. Nu, bet neko nemaloju. Jā, kad es teicu dēlam, ka šodien viņš prasīja, ko tu darīsi, teicu, vismaz satikšu Laureni. Ričijs Rūt! Man liekas, ka tu tā visas paudzes pārklāji, tev pazīst visi, lieli un mazi. Tā ir sanācis, un man par to ir prieks, un tas kā speciāli nekas netika darīts, vienkārši kaut ko izdari, un pēkšņi uzrunā konkrēta auditorija. Un sanāk, kad ar dažādām lietām ir sanācis uzrunāt dažādas vecuma auditorijas, no maziņiem līdz veciem. Un kāda ir sajūta, ka visiem patīc? Droši vien, ka visiem nepatīk, nekad nav tāds. Nekad nav tā, ka tu visiem patīc, bet ir ļoti patīkami, ka patīk tas, ko tu dari, ko tu esi izdarījis. Tas ir tā kā tāds stimuls kaut ko vēl darīt. Vienam patīk mūzika, vienam patīk, kā es vādu, kā es runāju, vai vienam patīk visas tās dziesmiņas un projekts Ričijs Rūt, ko mēs esam radījuši. Tad, kad tu zini, ka tu esi radījis ar to prieku, tev pašam ir prieks un gribas vēl. Cik tas ir skaisti. Un tas ir forši, kad cilvēki, piemēram, pasaka kādus labus vārdus, jo mūsu mentalitātē nav baigi mētāties ar labiem vārdiem, un tad ļoti novērtē, ka tiešām kāds kaut ko labi pasaka. Un saka daudz, un liels paldies jums par to. Jā, un bērni jau tāda arī ir forša auditorija, ka viņi jau nevar noslēgt, ka viņiem patīk. Tas ir fenomenāli. Bērni ir tie, kas... Es nekad pirmkārt nebūtu iedomājies, ka es kaut ko bērniem rakstītu. Pirms 4 gadiem tas sākās Covida laikā, kad mana māsa izdomāja par godu savam dēliņam to projektu. Un es nekad nebūtu iedomājies, ka es komponēšu dziesmas bērniem, un ka man sanāks, un ka bērniem patiks, un arī vecākiem. Tā kā, jebkurā vecumā, jebko jaunu var sākt darīt. Jā. Un kā tu, Laura, saglabā enerģiju, dzīves prieku un kopīgo to? Tev, principā, ir jāatkāpjas skatuves regulāri. Tev ir jādod enerģija, tev ir jādod prieks, pozitīvisms, un diez vai tu tāds bēdīgs strādāt. No kurienes, kur tu to rodi? Pirmais, kam es pēdējā laikā pievēršu uzmanību, ir, lai sargātu savu mentālo veselību, kam es agrāk nepievēršu uzmanību, bet pirms kādiem 2 gadiem man bija tāds breakdowns, jeb salūšana iekšējā, ka es tiešām biju visur strādāju ar 100%, ar 200%. 200 nevar strādāt, jo ir tikai 100. Un es vienkārši visu gribēju izdarīt, visu gribēju paspēt, un man vienkārši organisms sāka uzdot, jo man jau vairs nav 20. Un tad es vienkārši nogriezu visam pirms 2 gadiem kā ar nazi. Pārtraucu gan Ričiju Rūt, pārtraucu vadīt to šovu, pārtraucu koncertēt un aizbraucu vienkārši prom uz Kolumbiju. Mācīties spāņu valodu un izveidināt galvu un tikt vaļā no tām visām blakus lietām, kas man bija, ko es staigāju pa dakteriem, un neviens nevarēja atrast, kas man ir. Un tad beigās viens nervu dakters teica, viņš teica, varbūt, ka aizbrauciet uz kādu kurortu, atpūtieties, neko nedariet. Un tieši tā pēc 1 nedēļas, jo man Kolumbijā visi tie simptomi, kas man bija gan sāpoša mugura, gan kaut kādas niezas, no tiem stresiem, ka tev liekas, ka tu no tevis kaut ko gaida un viss ir jābūt perfekti. Un es esmu tāds, kurš tiešām visu dara, lai būtu visi apmierināti. Un beigās organisms tev pasaka, stop krāns, tā nebūs, tā tu ilgi neko nepadarīsi. Bet otrā lieta ir, lai gan es neteiktu, ka es esmu veselīgā dzīvesveida tāds simbols. Nav čijā sēklas pie ūdens no rīta. Nē, es neesmu veģetārietis, es, piemēram, ēdu gaļu. Man patīk arī koliņu iedzert, man patīk rums ar koliņu, man patīk Jack Daniels ar koliņu, kad kaut kas ir jāsvin. Bet es to kompensēju ar kaut kādām fiziskām aktivitātēm. Un īpaši tad, kad es esmu savās oficiāli otrajās mājās, kas ir Losandželosā, Kalifornijā, tur ir kalni, kur var staigāt, un es tur ļoti aktīvi staigāju un vairāk skatos, ko es ēdu, jo tā vide tur arī tev liek saņemties un ēst veselīgāk. Un vēl es arī cenšos ūdeni dzert. Jā. Un kopš mēs ar Ričiju Rūt izpildījām pasūtījumu valsts aicinot bērnus vairāk dzert ūdeni ar vitamīns U, es noskaidroju, ka mums Latvijā ir tik labs ūdens, un es vairs nepērku pudelēs, es no krāna dzeru ūdeni.
un es ietaupīju ļoti daudz naudas. Nu redz, kā šodien es gan tev iedošu no ūdens pudeli. Pats sakratīju pirms tam. Ārprāt, šito laikam nevajadzētu teikt, ka jūsu sponsors. Nē, ļoti labi, tāpēc, ka tas ir ļoti dažādi un Akvila ir foršs sponsors. Viņi tādi visu dabīgi. Un tātad tu dzeru ūdeni? Dzeru ūdeni. Jā. Bet ļoti labi no krāņa var dzert. Jā, un kas man ļoti patīk, ko es vispār ieteiktu, 30 plus, 40 plus cilvēkiem, kā mana vecuma grupa, ja? Un tas fastings, jeb tā badošanās, ko es ievēroju. Piemēram, es neēdu brokastis. Mana pirmā ēdienreize ir ap 12. Nu tad tagad būs tā. Jā, vai ne? ļoti tagad būs perfekti ap 12.1, jo tā vielmaiņa laikam ir lēnāka pēc, ka tu paliec ar vienu gadiem bagātāks un ātrāk var resnes palikt. Un cilvēkiem skatos ir jādomā. Raidījumu turpinājumā skatieties. Tas ir mans mīļākais saldais ēdiens pasaulē. Māma mums to taisīja bērnībā. Es varu iztīties vienu dienu forši, otru dienu es pats smējos tā kā cūkģīms. Kā tas ir vispār uz skatuves vai cik liela loma, saprotot, varētu būt sensitīva vai ne tēma šobrīd? Tā nedrīkst jau it kā teikt, bet vai cik tas ir svarīgi, kā tu tur izskaties tās skatuves? Vai tas tu tā piedomā, tu saproti, tāpēc, ka es kāpšu skatuves, varbūt tās koliņas, gluži katru dienu puslitru nedzeršu. Nē, pirmkārt, es koliņas nedzeru katru dienu puslitru, bet man liekas, ka visiem skatuves cilvēkiem un visiem, kas arī neskatuves, arī sociālo tīklu influenceriem, tu arī brīnišķīgi izskaties. Es domāju, ka tu arī pie tā piedomā, jo tev ir jāiedvesmo cilvēki arī izskatīties labāk, dzīvot veselīgāk. Un arī, man liekas, ka mums tāpat. Man liekas, ka tā ir tāda kā cieņa pret skatītāju, ka viņi redz, ka tu esi sakopies, ka tu neesi kaut kāds šmulīgs. Un tu varbūt vari kaut ko iemācīt, ko uzvilkt mugurā. Tu meitnēm, es puišiem, piemēram. Un pirms katrām filmēšanām es vienmēr ievēroju kaut kādu nedēļu. Tad kāds lodzes dienu, lai es savāktos, lai es nebūtu tur lai es būtu izgulējies. Jo miegs, Dievs, miegs ir tas vissvarīgākais. Labākais, tur bagāt notaisies. Jā. Un tad tu neesi uzpampis, jo man ir tāda, es varu iztīties vienu dienu forši, otru dienu es pats smējos tā kā cūkģīms, ja? Nav izgulējies, saguris, un tad uzpams, un te maisi izlien. Un ir jādomā. Un tas pat nav tik būtiski, vai tu esi tur tievs, rēsns, bet ka redz, ka tu esi kopts un piedomājis. Jo jebkurš cilvēks var izskatīties sakopts, ja viņš grib. Jā, forši, ka tu to tā pasaki tā kā ir, ja, ka mēs citreiz mēģinām tur tā ļoti politkorekti. Nē, tu esi tu. Ka mums nāk ēdiens. Tā. Un pusdienas ir gatavs. Pusdienas tas ārprāt. Galvenais, ka šonedēļ visa māru pēc skābiņu zupu, jo Lauris pasūtīs skābiņu zupu, mēs uzreiz ielikām pusdienā, lai visi ētos skābiņu zupu. Andri! Salvetīti klēpī. Tu domā, ka es iegāzīšu savu klēpī? Nē, es domāju, lai man ir ko nolikt pēc tam, tu ņemsi, tad var iegāzt. Nē, skābeņu zupa, tas ir kaut kas tāds, tas būtu gatavs ziedot vienu nieri. Biznesa ideja mums ar Lauru, kur Laura skābeņu zupu būs, viņš 7 novērtēs, ieliksim šito te ēdienkartē, un Laurim tiks 40% visu. No katras zupas. Laura special. Tāpēc man bija jāatnāk pie tevis ciemos, lai šo darījumu noslēgtu. Jā, kāpēc tu ceļo visu mūžu tak nedziedās? Tā balss jau arī, Hercogs varbūt būs ilgāk par tavu balsi, zin kā. To nevar zināt. Tu visu mūžu taisīsi? Skābeņu zupu, jā, es nodošu bērniem recepti. Salāti ļoti viegli, gaisīgi. Jā, kāds siers mazliet apdedzināts ar cukuriņu. Salāti lapas, odziņas, balzamiko mērts. Nu, šeit ir klasiski skābeņu zupiņi, tur arī brutālā pusola pat ir ielikt iekšā. Tā nav paipalu tā? Tā paipalu, piedod, mēs apdeitosim un iesim tālāk ar to zupu, būs arī paipalu olas, visu, ko tu vēlēsi. Olai nav tik liela nozīme, bet viņai tur ir jā. Bet ola, galvenais, ka ola ir. Jā. Un tad ir, bišķi skābo krēmu, pat cik mēs abi, no Zemgales nākam, tur bez krēmu, jau tur kārtīgi nekas nenotiek. Jā. Tā kā labu apetīti. Paldies, Andri. Labu apetīti, paldies. Paldies. Mums nedaudz atšķirās, ko mēs tagad ēdam. Jā, es godīgi sakot ar cukuru apdedzinātu kazas sieru, līdz šim laikam nebija nemaz ēdusi. Es par nezināju, ka var kazas sieru apdedzināt ar cukuru. Jā.
kā hercogs. Vispār cukuru tā vidē, tu droši vien jau galīgi maz lieto viņu, bet es tā arī tā. Nav tev uz tādu saldu, ja? Es neesmu tāds, bērnībā man baigi garšoja saldumu. Tagad man tā retāk, ja man kaut kas garšo, tas varbūt ir saldējums šādi tad. Bet tāds, ka es tur pirktu bulciņas vai kaut ko, tā nē. Kur tu enerģiju pēc koncertiem, piemēram, garšu koncerts, tu brauc mājās, nu atzīsties, nav tur pa ceļam kaut kas? Ir, bet ir. Tā mēs nosvinam koncertu atpakaļ braucot busiņos. Vai ko gribās tā? Tu zini, ka beigsies koncerts un to tad es apēdīšu tur kārtīgi. Vai tu teiksi, tas manis ar to kolu? Jā, tas ar to kolu kaut ko, ka mēs sajaucam, tad rodas tāds dzirkstošs padzēriens garšīgs un to. Bet man tiešām šādi tad patīk, ka, piemēram, ja es jūtu, ka man vajag pacelt cukura līmeni, jeb enerģiju, tad es iedzeršu to koliņu. Bet ne pārāk daudz. Bet es saku, es to tā kā cenšos kompensēt. Un arī, piemēram, es C vitamīnu profilaksē dzeru katru dienu, kaut kādas zivju eļas kapsulas, kaut ko es agrāk nedarīju. Jā, vienkārši viedums rodas ar pieaugot, kad tu saproti, ka tam ķermenim ir vajadzīgi vitamīni. Kaut kādas papildu lietas, un tā vispārībā es neēdu, cenšos neēst vispār gandrīz neko no cūkas. Es esmu tāds putnu gaļas cienītājs no vistiņas. Garšīga tāda citādāka. Es saku, katram tā skābeņa zupa ir citādāka. Tie tādi daudz vis kaut kādi mazumiņi iekšā. Tāpat kā augstā zupa. Var citreiz izplēsties par augsto zupu, ne? Mana otrā mīļākā zupa. Jā. Viņus dēlā pirmo vietu augstā zupa un šī zupa. Rīvēta vai griezta? Griezta. Sinepes bez sinepes? Var ar sinepēm? Jā. Kartupeļi vai bez kartupeļu vārīt? Jā. Arī, jā. Un zini, kas ir galvenais? Desa, lai ir iekšā. Es zinu, ka es vienreiz pat Twitterī vai X-ā ieliku, un tad tur pilnīgi sadalījās. Jā. Strīds sākās ar desu vai bez desas. Jā, es arī esmu bijusi Jāņu svinībās, kurās jau tur jau nespēju, mēs tā baigi asi sākam. Jā, pilnīgi diskusijas. Vai likt sinēvēs, kurš liek sinēvēs, kurš tagad griež, kurš rīvē. Tad tavā augstajā zupā ir desa vai nav? Nē. Nav? Nē. Man liekas, tu esi veģetārieti, ja? Es esmu, jā. Tā gaļa nebija tāda mana izvēle, man tas prāts to izdarīja. Zivtiņu tu ēdi, ja? Nē, arī nē. Arī nē? Garnēls ir vienīgais dzīvais, es jau smējos, kuram nav sejas. To es ēdu, bet man teikt, kā garnelī? Kas garnelēm ir? Viņai tur ir, jā, tās ēd. Cik skaisti. Peldošās salas. Salas svētā trīsvienība, jā. Sapņu komandai mega izaicinājumi. Jūs nekad to nebijāt taisījuši? Tas nekad dzīvē nav taisīts, tāpēc mums būs ļoti interesants, jā, tavs viedoklis, godīgs viedoklis, jā. Es zinu, ka tu esi krietnis cilvēks. Cenšos. Tā kā jā, tas ir putots olbaltums ar vaniļas mērci, un mēs bišķiņu uzlikām tūningu. Sublimētas avenes, kas nozīmē saldētas, žāvētas avenes. Labu apetīti! Paldies! Tas ir mans mīļākais saldais ēdiens pasaulē. Māma mums to taisīja bērnībā. Es redzēju, kāds vienmēr viņai bija vienkārši sakot čakars to taisot, bet viņai garšoja, viņa zināja, ka mums garšo. Un tur ir ļoti jācenšas, tā kā Andris teica, viņi ir sarežģīti taisīt. Var pārdedzināt, var visu kaut ko. Tā, nu. Kā viņi tā... Un to vaniļas mērcītes vispār varētu dzert. Tā kā šotiņus. Un tāds gaisīgs. Viņš ir gaisīgs. Viņš ir tik labs. Nu, tā kā, ja kaut ko tu domā, kas ir tāds labs un pozitīvs, iedomājies par šo. Jā. Andri, ir. Ir. Oi, ļoti labi. labi. Un man patīk tā tekstūra tām salām mutēm. Tā kā... Ir vērts censties. Zelta sastāvdaļa veselīgai un pilnvērtīgai ikdienai ir miegs. 3 lietas, ko ievērot savai miega kvalitātei. Numur 1 – ievēro miega rutīnu, celies vienā un tai pašā laikā un izcili dodies arī gulēt vienā un tai pašā laikā. Nelieto stimulējošas vielas pirms gulētiešanas. Alkohols, kofeīns, smags ēdiens, kā arī pirms gulētiešanas izvairies no ekrāniem. Lauri, kas ir tā māksla dzīvot? Man liekas, ka māksla dzīvot ir tā, ka tu ar mierīgu sirdsapziņu vari iet gulēt. Ka tu zini, ka tu neesi kādu apbežojis, kādu apzedzis, kādu
kādam pāri nodarījis kaut... Ja tu ej vakarā gulēt, tu zini, ka tu gulēsi mierīgi. Jo es nesaku, ka tagad ir jābūt kaut kādam pūkainam paraugu cilvēkam. Nē, neviens tāds nav. Bet tādos lielos... Tāpēc vienmēr brīnos, kā dzīvo tie cilvēki, kuri čakarē viens otru valsti vai vēl uz kaut ko. Kā viņi guļ naktīs vispār. Man vienmēr liekas, ka viņiem kaut kāds, piedodiet, vēzis beigās būs, jo es ticu tam, ka karma visu redz. Un es vienmēr cilvēkiem atgādinu, es saku, tā dzīve, ko tu dzīvo šobrīd, ir tieši tāda, kā tu esi pelnījis. Kāds tu biji pirms tam, ir finišējis šajā brīdī. Ja tu kaut ko gribi mainīt, tad padomā, kā tu dzīvosi turpmāk, lai kaut kas arī mainītos, piemēram, tavā dzīvē. Tā kā man liekas, ka ir ļoti svarīgi dzīvot ar savu sirdsapziņu, ar savām vērtībām, pie tām pieturēties un darīt to, kas tev patīk, un darīt to no sirds. Jo ļoti daudz cilvēki dara, tāpēc, ka tas ir jādara, un iespējams arī kādus apstākļi piespiež to darīt. Manā gadījumā varbūt man tā ir privilēģija, ka es māku kaut ko darīt, un man to patīk no sirds darīt, un tad tie rezultāti ir. Jā, man liekas, ka galvenais ir, ka tev ir apkārt tavi cilvēki, viņiem nav jābūt daudz, piemēram, mans loks ir ļoti mazs. Es vienmēr saku, jo mazāks loks, jo mazākas drāmas. Un pulcēt ap sevi līdzīgi domājošs, un tad var labi dzīvot, mierīgi gulēt un paveikt lielas lietas. Jā, ļoti skaisti un brīnišķīgi. Paldies, ka tu to tā nodefinēji un no sirds pateici arī bez tādiem spārnotiem, uzrakstītiem, iedvesmojošiem, bet reāli tiešām kā arī ir. Un to no tevis pilnīgi visu var redzēt. Man tev ir dāvana no Latvijā ražotas kosmētikas brenda Bio2U, kas ir dabas pieskāriens ar zinātnes apvienojumu. Attiecīgi dabīga kosmētika, kurā ir ieguldīts daudz, lai tā būtu maksimāli efektīva un ražota tepat Latvijā. Madara, kas tas par mājienu anti-agings pret novecošanu? Jūs pielāgojat katram laikam, bet paldies. Īstenībā ir, es arī skatos tagad tādus kaut kādus. Es neesmu ar kosmētiku gandrīz neko, bet tikai tādu krēmu vienkārši. Kas tavs noslēpums? Ģenētika man vecāka labi. Šitie, kuriem ir ģenētika, man liekas, tad atdod. Nē, es lietošu, ir jāpiedomā, ļoti forši balliņi, paldies. Un arī spēle, kas ir, tu noteikti daudz sabiedrīgos pasākumos, brīnišķīgi Anitas Skujas ražota spēle, ko tu darītu, ja tā kā tev arī māsai māzulis ir iespējams kāda iedvesma Ričija Rū koncertiem. Labi, ja saskrien daudz mazajos skatos, tad tu viņus šitā var kaut kā dabūt nos. Ideāli, paldies liels. Paldies, mīļo skatītāji, ka tu biji ar mani un Lauri Reiniku pusdienās. Tiekamies katru nedēļu RTV, YouTube, Spotify un tiekamies arī sociālajos tīklos. Atā! Atā!